Ja esi satura veidotājs, kurš vēlas panākt stabilus kadrus, šis kompaktais stabilizators būs lielisks instruments tieši tev. DJI RS3 Mini vieglais svars padara to ērti pārnēsājumu ilgstošām filmēšanas sesijām. Intuitīvais dizains arī nodrošina, ka pat iesācēji ātri apgūs, kā to lietot. Tas novērš nevēlamas vibrācijas un drebēšanu, spēcīgie motori un efektīvais trešās paaudzes RS stabilizācijas algoritms strādā kopā, lai reāli laikā izlīdzinātu kustības, nodrošinot, ka tavi kadri būs stabili pat ātrās darbības ainās. Neskatoties uz to, vai filmē ar kameru vai viedtālruni, šis stabilizators sniedz iespaidīgus rezultātus. Šis stabilizators piedāvā arī dažādas filmēšanas režīmus, ieskaitot pan, follow, lock mode un sport mode, ļaujot tev brīvi eksperimentēt un izpaust savu radošumu. RS3 Mini nāk ar dažādām gudrām funkcijām, piemēram, Active Track 4, kas ļauj tev viegli sekot līdzi objektiem, vienlaikus saglabājot stabilu video. Bet tagad īpašs paldies Gundram no Dream Duo Films un viņa draudzenei Annijai par palīdzību ar šiem vecpilsētas kadriem. Kā jau minēju pirms tam, šis te mazais aparāts ir lielisks vairāku iemeslu dēļ. Viens no tiem ir tā svars. Tas sver tikai 795 gramus. Ļoti ērti ar to ir pārvietoties ar vienu mugursomu, saliec visu savu tehniku, dronu, kameru, stabilizācijas iekārtu, un to esi viena cilvēka armija. Kā arī šis mazais brīnums spēja panest līdz pat 2 kilogramiem. Es savu A7C kameru arī ar smagajiem sirvuji anamorfiskiem stikliem mierīgi varēju izmantot, skraidot apkārt pa vecrīgu, kā jau jūs redzējāt. Ļoti ērti tādām saucamajām run and gun situācijām, kur tev jābūt veiklam, kur kameru vajag uzlikt uz ierīces ātri, kur visu vajag izdarīt ātri, tad šis te ir viens no, manuprāt, vislabākajiem aparātiem šobrīd, ko mēs varam iegūt. Kā arī, protams, tas atbalsta vertikālo uzņemšanas opciju. Mēs paņemam šo te plāksnīti, izņemam ārā, uzliekam otrādāk, mēs varam filmēt vertikāli, un jums būs jūsu skaistie tiktoki. Šo rīku esmu izmantojis dažādos projektos, un jāsaka, ka tas ir ļoti, ļoti pievilcīgs mazs stabilizācijas aparāts RS3 Mini. Es to ļoti izbaudīju, joprojām izbaudu un turpināšu izbaudīt. Tā kā, ja jums interesē šis aparāts, droši dodieties uz motosportu un ieķeriet sev tādu. Tas tiešām padarīs jūsu kadrus stabilākus. Paldies par skatīšanos un visu gaišu!